braucam virsū, re, tur rindiņi. Jācer, ka tiksim šajā rindā uz kuģi. Reku kuģītis tur aiziet, bet ir 4 laivas, kas vismaz šobrīd operē. Viņi liek rindā, paši zina, kur ir pirmie, kur šie iet tālāk. Un tā, kad tur ir pilns, tad sāk likt no tās vietas mašīnas. Tā kā sistēma ir ievērot, kas man priecē. Un tas galvenā lieta ir, tu vari domāt un lidot no Bankokas ar lidmašīnu, tad tur meklēt taksi, lai tāpat šeit pārbrauktu pāri. Plus vēl taksi uz salas ir dārgāki parasti nekā Ciedzemē. Un tas viss diezgan daudz salasās, ja tu vēl pierēķini bagāžu un arī laika ziņā. Ko mēs izdarījām? Mēs paņēmām transferu vai taksi no Bankokas uz Kočanga, iespējams saucās tā sala. Un, respektīvi, tas beigās sanāk izdevīgāk, kā tu redzi. Un tāda mums ir rinda. Tas izmaksā šobrīd 3900 bāti, kas pēc kursa ir 105 eiro. Tu vari lidot, un tad sareķini lidot, tāpat transfers, jā, tas ir 270 km, mums līdz viesnīcai turklāt aizvadīs. Plus laika ziņā, es domāju, sanāk gandrīz tas pats. Pat īstenībā ir mierīgāk braukt ar mašīnu, mēs piestājam, kur gribam.